Sveiki! Ar jums video virtuve Nežana. Es parādīšu, kā var pagatavot brokastu maizītes. Viņas būs tādas, kā pasniedz viesnīcās brokastīs. Tā, mums vajadzēs raugs, 25 gramu cukuru, 51 ola, sezamsēkliņas, magons, milti, sāls, olīveļļa, ūdens un cepamais pulvers. Pirmais. Raugam pievieno ūdeni. Tādu siltu. Cukuru. Sāli. Un to visu izšķīdinām. Un vienītiņam pievienošu miltus. Un cepamo pulveri kopā sajaukšu tagad ar miltiem. Un eļļu. Pa brītiņam pielējot. Tālāk. Mīklai jābūt tādai diezgan pastingrai. Kārtīgi mīts un kāds 10 minūtes. Tālāk. Mīkla ir gatava. Zinu tāda. Tā. Ieziež ar eļļu bļodu. Un likšu mīklu. Viņa pat silta tāda. Ja nav kombāns, tad arī var ar rokām iemīcīt mīklu. Mīklai jābūt tādai dzīvai. Tā. Un tagad pārklāšu ar klērīti. Iedušu dažas caurumiņus. Un likšu leduskapī uz kādu stundu, stundu 20. Citreiz pat ātrāk pa 50 minūtēm gatavu mīklu. Tālāk gaidīsim. Tālāk pagāja stunda. Redz, cik smuks. Tā, man jau galdu virsmī paberta miltiem. Pat vēl bišķiņas tā jūtu, kā vajag. Tāda nestingra viņa bišķiņ tā pamīc un vēl izveidojam tādu kā desiņu. Sagriezīsim. Var to galiņu bišķi tā kā nogriezt.
pastāv kāds 10 minūtītes vēl tādā vietā, kamēr man uzsildās krāsnes. Tā, sakulšu olu. Lai labāk sakultu olu, bišķiņ pievienoju ūdeni. Visam kā preikarotīti. Nāk, sakuļos tādā veidā. Tā. Tā smērēt kārtīgi visas tās maliņas. Tā, un pabēršu sezamsēkliņām. Tāda smuka, tā bagātīgi, tā augšķīgi. Man jau ļoti garšo. Man patīk šīs maizītes, viņas nav tādas saldas. Viņas tā kā, nu teiksim, tā kā maize, bet bišķiņ saldinākas, kraukšķīgas. Tā, un ar makonēm. Liekam krāsnī uz kādām 20 minūtēm. Nu, man tā vismaz sanāk. Tā jau turam tas krāsnes. Oi, par daudz uzliku. Uz 180–190 grādiem un man ieslēgts ventilators augšu un apakšiņu. Nu tā, pagāja 18 minūtes. Tā, un kam ir pārsties viņas, izdegšu tādu restīti. Un, lai padzies kāds, nu tur 11 minūtes. Ak, smaržīgi. Doši. Tālūk. Nu, tālūk, viņas jau ir padzisušas. Nu, es pārgriezīšu uz pusēm kaut vai vienu. Redz, kāda viņa kraukšķīga.